Labdien! Es esmu Madara Bērziņa, Lotus Pharma farmaceite un zīmola vadītāja. Šodien pie mums ciemojās Kristīna Brokāne, kas ir uzturas speciāliste. Un šodien mums būs tāda interesanta tēma, kā samazināt kāri pēc saldumiem. Tāpēc uzdosim jautājumus speciālistē un sagaidīsim atbildes. Labi, man liels prieks arī šeit būt un vēlreiz ar tevi satikties. Un cerams, ka arī kādas no atbildēm būs arī noderīgas jums un spēs atbildēt uz jūsu konkrētiem arī jautājumiem. Sāksim ar pirmo. Kādi ir visbiežākie cēloņi, kāpēc kārojas kaut ko saldu? Tie cēloņi principā var būt dažādi un daudz viņi ir, kā parasti tie ir noteikti kaut kādi visbiežākie. Vai tas varbūt ir glikozes izmaiņas asinīs, kāpēc mums kārojās vispār salds kaut kas, bet tas arī var būt slāpes. Principā, ja mēs neesam padzērušies ilgi, mēs esam dehidrēti, tad arī organisms mums rada signālu, ka mums vajag kaut ko saldu, varbūt tikai dēļ tā, ka mums glikozes krītās. Un tāpēc mums arī vajadzētu padzerties ūdeni no sākuma un tad paskatīties, varbūt mums nemaz negribās neko saldu. Un pēc tam arī varbūt tie saldumi kārojas vairāk dēļ tā, ka tas ir ieradums. Kad mēs, piemēram, vienkārši esam pieraduši jau kaut kā šo saldumu, tad mums visu laiku prasa organisms, jā? Jo mums ir diezgan tāda laba atmiņa jau no pašas bērnības, kad mūsu mammas zīž ar pienu, kad viņš ir ne tikai kā piens, kā nevis uzturbagātinātājs, bet pārtikas produkts, bet viņš arī ir salds, viņš arī mums sniedz šo drošību, un arī bieži vien šis saldums saglabājas mums nākotnē, kad mēs zinām, ka saldi produkti vispār ir droši priekš mums, un tad mums arī tas saldums ir ļoti ātri izveido šo ieradumu, kad mēs pierodam pie tā salduma, mums laiku prasās viņu vēl papildus uzņemt. Un arī vēl kā viens no tiem faktoriem ir patogēnās baktērijas, kas atrodas zarnu traktā. Un, ja viņas ir par daudz savairojušās vai pēc antibiotiku kursa nav lietoti probiotiskās baktērijas, tad šīs patogēnās baktērijas arī viņas pārtiek vairāk no cukuriem, un tad viņas pašas vairojās un producē šo vēlmi pēc cukuru. Viņas sūta uz smadzenēm signālu, ka man vajag cukuru. Arī tā var būt. Tāds rezumē ir ieradums, slāpes, ka neesam padzērušies, baktēriju disbalans. Jā. Un arī, protams, arī hormonālās izmaiņas tieši vairāk sievietēm. Pirms cikla sākuma progesterons un estrogēna šīs svārstības un izmaiņas tās arī producē mums tieksmi pēc saldumiem. Tātad tāds jautājums, kā uzturs ietekmē kāri pēc saldumiem? Uzturs noteikti vistiešākajā veidā ietekmē šo saldumu, vai mēs izmantosim vai neizmantosim, jo, ja mēs neesam paēduši pilnvērtīgi un sabalansēti, piemēram, mums brokastīs, mēs nepaēdam gan ogļhidrātus saliktos, gan olbaltumvielas, gan arī kaut kādus vitamīnus vai augļiem, kur mēs neuzņemam šos tad mums ir tā, ka, piemēram, mēs izdzeram tikai kafiju, un skrienam uz darbu, ja? Un tad mums pēkšņi sāk parādīties to, kad kortizols paaugstinās mūsu asinīs un glikozes līmenis arī krītās, ka mums vajag kaut ko apēst. Visbiežākais ir kaut kas pa ceļiem, kas par rokai vienmēr ir kaut kāds pārstrādāts cukurots, varbūt batoniņš vai kaut kas vēl. Mēs viņu paņemam, ātri apēdam, insulīns sāk darboties, glikozi dzēst, un tad atkal krītās, un atkal mums vajag atkal kaut ko apēst, cukurotu, un tad šis insulīna tā saucamais tādi spaiki vai kalniņi pīķi uz augšu, uz leju ir tas, kas arī šo vēlmi rada vēl stiprāku. Bet īstenībā mums vajadzētu ēst vairāk domāt par saliktiem ogļhidrātiem, par olbaltumvielām, kas mums radīs šo sāta sajūtu, par labajiem taukiem, par arī šķiedrvielām, kas ir no dārzeņiem, augļiem. Un mēs tad uzņemsim šo sabalansēto uzturu, mums būs ilga sāta sajūta, glikozes līmenis asinīs tā augsti nepaaugstinās, un patiesībā mums nebūs šī kāra pēc salduma. Tātad vajag kārtīgi paēst, un tad nebūs šī kāre našķoties. Jā. Un arī ar saldumiem mēs bieži vien nevaram nosist to izsalkumu, jo viņš ir ātrs, tas ogļhidrāts, viņš it kā īstermiņā mums liekas, mēs paēdam, bet pēc tam atkal gribēsies un nebūs šīs ilgās tās sāta sajūtas. Kāda ir veselīga aizstājēji saldumiem? Ko ēst, ja tiešām kārojas kaut ko tādu garšīgu apēst?
Vispirmais, ko es varētu rekomendēt, ir augļi un ogas. Tie gan ir saldi, gan tie ir dabiskie saldumi, principā, ko mums arī daba pati dod. Līdz ar ko mēs arī, ja paši taisam varbūt kaut kādus vai žāvētos augļus vai sukātas, tad tos mēs varam arī ēst kā saldumus. Tad mēs varam arī ēst, piemēram, vīģes vai dateles, kas arī ir ļoti saldas pašas par sevi. Tad mēs vēl varam izvēlēties tumšo šokolādi labāk, ja mums gribās tiešām, jo tad tur vismaz ir tas kakao un ir tur antioksidanti, bet tajam procentam ir jābūt 70 vismaz. Tad mēs noteikti, es rekomendētu izvēlēties cukura vietā varbūt kaut kādus cukura spirtus, kā piemēram ksilītu vai eritrolu, kur ir ļoti saldi, nevis tikpat saldi kā cukurs, bet ir 70% saldums no šī cukura, bet viņam atkal tās kalorijas un tas glikēmiskais indeks nav tik liels kā varbūt cukuram, kas var paaugstināt šo pieradumu pēc saldumiem un arī vispār šo insulīnu paaugstināt asinīs. Vēl arī noteikti es rekomendētu kokosriekstu ziedu cukuru, tāpēc, ka tam ir glikēmiskais indeks 30, un kas arī ir skaitās zems, un viņš nepaaugstinās šo cukura līmeni asinīs. Tātad uzturu speciālisti ieteikums būtu turēt nevis kādu konču kasti, bet augļus, dārzeņus, šīs ogas par rokai, lai var, ja gribas kaut ko saldu, tad tādu Saldētas vīnogas ir perfekts saistājies končām, jo, ja mēs viņas sasaldēsim, viņas, īpaši bez kauliņiem, viņas tiešām ir kā karamelizētas konfektes, un tad arī to var... Triks un ko lietot. Kādi uztura bagātinātāji var palīdzēt mazināt šo kāri pēc saldumiem? Ir uztura bagātinātāji, kas mazina to kāri pēc saldumiem, un tie varētu būt mangāns, magnijs un hroms. Tātad šie trīs uztura bagātinātāji ir tas, kas varbūt mums organismā pašiem vienkārši kā trūkst, kā mikroelements, un tad viņš var izjaukt šo glikozes līdzsvaru, un viņš var producēt vairāk, ka mums vajag saldumus kaut kādus. Bet, ja mēs varam pamēģināt eksperimentāli, mēs varam pamēģināt hromu lietot, piemēram, un skatāmies, ja kaut kas turpina prasīties pēc salda, noteikti sākam domāt, vai mēs, kā mēs ēdam. Un tad, šķiervielas ir tas, kas arī palīdzēs samazināt kāri pēc saldumiem, tāpēc, ka viņas būs šķīstošas vai ūdenī vai nešķīstošas, un viņas arī piepildīs šo zarnu traktu un būs ilgāka sāta sajūta. Un arī tas glikozes līmeni asinīs regulēs līdz ar ko, un tad mums atkal mazāk būs tieksme pēc saldumiem. Kādas garšvielas var izmantot, kas mazinātu kāri pēc saldumiem? Ir pētīts tiešām, kad ir pāris garšvielas, kas var palīdzēt samazināt šo saldumu kāri. Tas ir kanēlis, ir arī kardamons, ko mēs varam izmantot, krustnagliņas, muskatrieksts. Tātad šīs garšvielas, ja mēs izmantosim ikdienā, mums viņas samazinās šo tieksmi pēc arī salduma, un pats kanēlis pats par sevi, viņš arī samazinās to glikozes pacelšanos asinīs, līdz ar ko tas kanēlis arī vēl viņš nepaukstinās cukuru līmeni. Paldies par atbildēm uz jautājumiem. Tātad tāds rezumē par to, ko man rīt darīt, lai es mazinātu kāri pēc saldumiem. 3 punkti. Labi. Pirmais noteikti mēs skatāmies uz savu šķīvi, lai tas būtu sabalansēts, lai tur būtu saliktie ogļhidrāti, lai tur būtu olbaltumvielas, dārzeņi un augļi, arī labie tauki. Tad mums noteikti vajag pilnvērtīgi dzert ūdeni un uzkodās izvēlēties augļus. Un tad varbūt mums samazināsies tās cukuru saldums, tieksme pēc cukuru salduma. Jā. Lieliski. Saki, lūdzu, kur var satikt tevi un iegūt šo informāciju arī konsultācijās? Es pieņemu otrdienās klinikā Dzinteri. Tur man droši var satikt, un arī pie Kristīnas Liepiņas salonā, kas ir Rīgā centrā Valdemāra ielā 27, 29. Jā. Paldies. Paldies. Latvijas farmācijas uzņēmums Lotus Pharma piedāvā oriģinālu produktu glukozes līmeņa normalizēšanai Aterolib D. Aterolib D sastāvā esošās aktīvās vielas, kā kanēlis un hroms, palīdz uzturēt normālu glukozes jeb cukura līmeni asinīs. Svarīgi atzīmēt, ka Aterolib D ir ērti lietot tikai 1 kapsulu dienā. Un vēl svarīgi ir tas, ka ir piemērots diabēta pacientiem un metabolā sindroma pacientiem. Lotus Pharma – inovācijas veselībai.